Un šitā ir laba. Vai sanāk jau? Es domāju, ka Bet tikai mērīgu. jāpārnāk. Ko? Es nezinu, cik apši ir 3 metri. Nav tik daudz. Nenolīd. Jā, nu šis ir iespaidīgs koks. Domāju, ka nē. Nē, sanāk. Divi tā mums sanāk. Bet nu kā nāpi knapi. Bet jā, šāda vecuma saimnieciskos mežos vai vispār ļoti retas un izcila vērtība. Kamēr viņa dzīve no kukaiņa viedokļa, protams, varbūt mazāk, bet tiklīdz kā viņai kaut kad tas apses dzīves ilgums varbūt nav. Pēc 120 gadiem jau reti, kur apses paliek stāvot, bet ka viņa jau nomirs vai nogāzīsies, tad tā būs kukaiņa, kā teikt, paradīze. Jā, bet tā apse ir tāda stabila, resnie uz zariem un galotnē, vai tuvākā vai tālākā nākotnē iespējams, kad varētu ēglis vai vismaz klijāns būvēt ligzdu, jo tie zari ir resni, tur viņa vējā tā ligzda nenokritīs no citreiz, kad nav kur ligzdu būvēt. Viņš uztaisa tādā švakākā kokā ligzdu un tā ligzda vētrā nokrīt lejā. Bet šajā apsē viņa uztaisīs tie resnējos zaros ligzdu, tad tā ligzda stāvēs mūžīgi cerēja, kad ēglis pamet ligzdu. Un viņa stāv diezgan daudz gadu, 10 pat gadus stāv, kad ligzda neapdzīvot. Šitajā te vidzemē apsēs taisa melnie stāķi arī ligzdas, kad arī kad ļoti stabili zari. Jā, šāds koks, man liekas, tiešām melnam stārķim varētu būt tiešām perfekts, ja mēs būtu tādā nedaudz klusākā, tālākā meža stūrītī, tad jā, šāds viens vecs koks var uzreiz būt melnam stārķim kā tāds glābiņš, kur viņam milzīgā ligzda var nostāvēt, noturēties. Ja kurzemē ir vēl ozola meži palikuši, bet vidzemē melnie stārķis taisa tieši apsēs ligzda, ka šī tiešām ir iespaidīga. Un, protams, arī viņa, tomēr apse sāk bojāties kāds vidus, un tad arī dzilna var, ja būs kāds kukainis iemetīsies vai kas, un dzilnas var sāk izkaut dobumu. Un citreiz pat tā, kad ir tā gadījumi, kad dzilna izkaut dobumu un dzīvo dzilna, melnā dzilna, ja, un augšā ir dzīvot, piemēram, jūras ēglis, tas pats galotnē var uzsist ligzdu, un tas tā galotne tik stabila, un tas var būt par 10 gadus noturēties, gan dobums izturēt, vētru izturēt un vēl tā ligzda augšā. Kad tas koks tāds, kā tāds ļoti stabils. Jo bieži vien ir tā, ka, ja mežā nav koku, dzilna uztaisa dobumu kādā apsē, kur ir 40-50 cm diametrā. Un tas dobumu pēc ziemu nolūst, rudens vētrā nolūst. Un tieši dobumu vietā, jo tas caurums ir izveidots apmēram 30, apkārt paliek, tikai miza paliek tikai apkārt, un tas vienkārši koks nolūst. Bet šāds koks, kurš ir apkārtmērs, kurš tuvojas 3 metriem, viņš ir ļoti stabils, un kad tu iekšā var būt dobums, un vētra nevar viņu nolūst. Jā, un šī tādā arī apsē var ligdot apodziņš, kuram patīk, lai nesals cauri, un urāla pūce var ligdot dzilnas kaltot dobumus, vai arī pat ir tā, ka zars nolūst, un zara vietā izpūst tas vidus izpūst, un tādā vietā arī pūces dzīvo, veža pūce vai urāla pūce. Un ja tāda mazāka zars vai dzilnas vai dižrēba dzeņa kalums, tad tur apodziņš var ligdot.